Amatu notāvījumu sarakstu apstiprināšanu. Tātad es lūdzu apstiprināt jauno amatu un amata likmju sarakstu ar 2014. gada 1. janvāru. Paskaidrošu, kāpēc šis saraksts tiek iesniegts šobrīd. Savā ziņā laicīgi 24. oktobrī jau tika iesniegts mans iesniegums ar lūgumu papildus iedalīt 2 štata vietas, apsardzes dežurantu un apkopēju, jo pamatojums bija arī dienas ziņojums iesniegts. Pamatojums ir, ka mēs vēlamies, lai skolas sporta halle tiktu izmantot arī sestdienās un svētdienās, gan sacensībās, gan arī Ogres novada iedzīvotājiem dažādām aktivitātēm. Toreiz šis jautājums tika atlikts uz brīdi, kamēr tiktu skatīts skolas budžets, un šobrīd šīs štata vieta ir paredzēta budžetā nākamajā gadā, tāpēc lūdzu apstiprināt šīs 2 izmaiņas. Tad vēl šajā laikā izmaiņa ir tāda, ka ar 14. gada 1. janvāri pensijā aiziet mūsu ilgadējā skolas medmāsa, kuras štata vieta un amatu saime bija saistīta ar to, ka viņa bija feldšera ārsta palīgs. Taču pēc noteikumiem skolā var būt arī medmāsa. Mēs izsludinājām konkursu līdz 17. decembrim un bija sludinājums, varēja pieteikties uz šo štata vietu. Diemžēl pieteicās medmāsa, tāpēc arī šeit ir izmaiņas amatu saimes līmenī. Feldšera ārsta palīga vietā ir vienu saimi zemāka skolas medmāsas šī te grupa. Un trešā lieta, ja jau mēs apstiprinām šo te štatu sarakstu, ir amatu algas noteiktas eiro. Tātad šīs šķērs ir pievienots eiro. Citu izmaiņu tur nav. Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojam. Paldies, pret. Kurās nav. Par detālu plānojumu administratīvā līguma īstenošanai īpašumiem Kalnu 2A. Jā, labdien, tad ir gada beigas un, kā vienmēr, visiem visu vajag paspēt līdz gada beigām. Tā arī šajā gadījumā tika iesniegts zemes gabala Kalnu prospektā 2A, Ogres pilsētā īpašnieku Sanīdzes Boiko un Ievas Rasims iesniegums, tad ar lūgumu šajā gadā apstiprināt šo detālu plānojumu un noslēgt administratīvo līgumu par šī detālu plānojuma realizēšanu. Tad es varbūt īsumā vienkārši, lai būtu skaidrs, par ko mēs runājam, ja, tad šis nekustamais īpašums Kalnu prospekts 2A, tad tas ir nekustamais īpašums, kas atrodas šeit. Tad šeit ir tilts pāri Ogres upi, autoceļš, tad šeit ir Kalnu prospekts, šeit ir Nestas benzīntanks, tad te ir vecais tautas nams. Tas ir šī te pļaviņa, ko mēs, teiksim, braucot pāri Ogres upē parasti redzam. Tad saskaņā ar šo detālu plānojumu šajā nekustamajā īpašumā tiek izveidots 4 jaunas zemes vienības. Tad šeit tiek paredzēta viena iela, kas, teiksim, tehniski sanāk kā Kalnu prospekta paplašinājums. Tad šeit tiek izveidota zemes vienība, kurā tiek paredzēts būvēt ātrās ēdināšanas uzņēmumu Hesburger restorānu. Tad šeit gar Ogres upes krastu tiek izveidota vēl viena zemes vienība, kas arī tiek formulēta, ka tā ir iela, lai gan šeit ir paredzēts tikai gājēju velosipēdistu celiņš saskaņā ar šo detālu plānojumu. Un tātad 4. zemes vienība, tā, kas izveidojās šeit, tā tad arī ir paredzēta komerciāla rakstura apbūvē, bet pat cik šobrīd nav īsti skaidrs, kāda šī apbūve varētu būt. Tad šeit šobrīd ieskicēs tikai šīs zemes vienības robežas, ja, un šī plānota iespējama apbūves teritorija. Tad par cik šī projektēšana šobrīd detālu plānojuma izstrādes laikā atļauj arī izstrādāt skiču projektus, un tad šeit ir piedāvāts arī konkrēti apmēram tas restorāna veidols, kāds tas varētu izskatīties šajā te vietā projektētajā. Tad tas būtu
Šis te būtu skats laikam no autoceļa. Nu, lūk, un tad ir sagatavots arī līgums par šo te detālu plānojumu realizācijas kārtību. Un tad saskaņā ar šo te līgumu, tad pirmais darbs, kas tiek darīts, tad tiek projektēta šī te iela un inženieru komunikācijas, kas šajā ielā izvietotas. Tad tas notiek 14. gadā, un tad 14. gadā un 15. gadā notiek būvniecība šai te ielai, un pēc šīs te ielas būvniecības tātad detālu plānojumu īstenotājiem ir atļauts šo te nekustamo īpašumu sadalīt, tad izveidot šo te zemes vienību, kas ir paredzēta šim te restorānam, un tad šo te otru zemes vienību. Paralēli tam mēs tātad šajā te administratīvajā līgumā esam paredzējuši, ka arī šī te, teiksim, gājēju velosipēdistu celiņam atvēlētā teritorija, tad šim te detālu plānojumu īstenotājiem ir jābūvē. Šeit šī te atruna ir līdz 18. gada 30. decembrim, bet ne vēlāk kā piegulošajā īpašumā, tad šis te blakus īpašums, ko pašvaldība iegādājās no šiem zemes īpašniekiem, tad šeit bija paredzēts izveidot šo te laivu piestātni slipu, tātad laivu nolaišanai ūdenī, tad šeit būs arī autostāvvietas, droši vien un arī šeit labiekārtojums, tātad saistot šī te gājēju veloceliņu izbūvu ar šī te zemes gabala apgūšanu. Tad, kad mēs apgūstam šo te zemes gabalu, tad mēs informējam zemes gabala īpašnieks, un tad viņi arī teiksim, izbūvē arī savā šajā te zemes gabalā gājēju velosipēdistu celiņus. Nu, un tad attiecīgi šis te pēdējais zemes gabals tātad līdz 18. gada 30. decembrim tātad ir paredzēts, ka šajā laikā tad viņi atrod investoru, tad izstrādā projektu, veic šo te būvniecību un līdz šim 30. decembrim tad šo objektu nodod eksploatācijā. Tas man būtu īsumā viss. Vai ir kādi jautājumi? Jā. No šosejas nobraukšana uz Ogri šobrīd ir problēmas. Katru rītu tādā krustojumā daudz mašīnu tur paredzēts. Ir paralēlais ceļš tā kā uz to jauno veidojumu? Nē, tur tā tad ir paredzēts tā. Tur jau tas pagrieziens tāds jau tāds briesmīgs ir. Man liekas, avārijas skaits jau šī gadā vien kāds 4 bijušas. Nē, tur saskaņā, šim te projektam, šim te detālu plānojumu projektam tad tika veikts arī satiksmes drošības audits, kas tika pieprasīts kā detālu plānojuma izstrādes, teiksim, sastāvdaļa. Un šajā auditā, nu, teiksim, šādas problēmas netika norādīts, jo detālu plānojuma darba uzdevumā, nu, mēs paredzējām tādu iespēju, ka nepieciešamības gadījumā šeit var izveidot papildus joslu, bet pēc audita slēdziena nu, tāds risinājums nav nepieciešams. Tad šeit ir vienīgais šī iebraukšana, izbraukšana no Kalnu prospekta, bet papildus josla šeit nav paredzēta. Nē, es tādā pašā sākumā domāju, tur, kur viņi griežās iekšā. Es saprotu, jā, bet es saku, tātad šīs te darba uzdevumā bija tāda iespējamība tika paredzēta, jo nu, mēs neesam transporta speciālisti, nu, ir cilvēki, kas šīs lietas pārzina labāk, un tā skaitā šis te audits. Bet audits tātad izskatot šo te detālu plānojumu priekšlikumu, šādu te, teiksim, nepieciešamību paplašināt Kalnu prospektu šeit un šo te nobrauktuvi, tātad, nu, viņiem tāda prasība nebija, līdz ar to detālu plānojumu izstrādātāji tāda arī nerisināja. Ja ir vēlēšanās, tad ar šiem te visiem, nu, šie te visi materiāli ir pieejami, ar tiem var iepazīties. Jā. Jautājums otrs, ja brauc no Rīgas puses, pagriežās tagad pa kreisi iekšā Ogrē, kā tiek iekšā tādā Hesburgerī? Nu, tur uz to audits arī norādīja, ka šobrīd šis te projekta risinājums ir tāds, ka nu, tas ir interesanti tikai braucot no viena virziena. Ja? Tātad, ja brauc teiksim, no Rīgas puses, ja, tad ir jābrauc kaut kur uz priekšu, jāmēģina nogriezties, apgriezties un tad braukt uz šejien. Jo šajā te, teiksim, publiskās apspriešanas gaitā te bija arī jautājums ne no blakus no pieguļošā Ziedielas, Ziediela 2, ja es pareizi atceros īpašnieka, vai tā tad ir paredzēta piekļūšana šeit gar upes malu, bet saskaņā ar detālu plānojumu nav paredzēta. Ja? Šeit ir gājēju velosipēdistu celiņš, kas nav paredzēts braukšanai. Līdz ar to iebraukšana tikai šajā te vietā, izdarot labo pagriezienu no Kalnu prospekta. Tā kā, nu, tas, protams, ir jāvērtē pašiem detālu plānojumu izstrādātājiem un tiem potenciāliem investoriem, respektīvi šajā gadā Hesburgeram, bet nu, tas ir viņu biznes un, tā teikt, nu, mēs nevērtējam viņu biznesu. Mēs vienkārši vai nu atļaujam vai neatļaujam, teiksim, viņu šeit organizēt, bet
Vai tas viņiem atmaksāsies vai nē, tas viņiem pašiem jārēķina. Paldies, vēl jautājumu. Darba vietu skaits plānoties, viņi kaut ko runā? Darba vietu skaits šeit nav norādīts. Šeit ir tikai tas, teiksim, tāds schematiskais, tāds, ko mēs redzējām, tas restorānu izvietojums un tāds skats, kāds viņš varētu apmēram izskatīties. Par darbinieku skaitu negāja runa šeit. Jā, bet tur tos ceļu dienas vajadzēja tomēr, liekas, baigas slidens tas pasākums. Sanāksim griezīsies kaut kur, nezinu kur. Vai mēs nevarētu lūgt no ceļu, no Ruļa Edmunda tā kantorīša kaut kādu to auditu slēdzienu par šo pagriezienu, vai tiešām viņš perspektīvā skatoties uz priekšu, ka transports paliek vairāk kaut kā, sakārtot loģiskāk. Nē, šādu risinājumu es saku, ja pašvaldība uzskata, ka tas varbūt kaut kas vēl būtu jādara šajā sakarā, tad jā, bet detālu plānojums, Latvijas valsts ceļu detālu plānojumu ir saskaņojuši. Un es saku, un audita slēdzienu, protams, var teiksim, ar detālu plānojumiem, detālu plānojumu materiāliem, tā skaitā ar šo slēdzienu var iepazīties būvvaldē, tur nekādu noslēpumu nav. Es domāju par to, ka ir avārijas skaits tādā krustojumā. No tā viedokļa, ka tur būs tāds, pajautājums, cik ir avārija šogad bijuši šī krustojumā pēdējo gadu laikā? To mēs varam izdarīt, protams. Es gribēju Malēju kungu nomierināt, kad šie atvainojums Ligzdiņkungs visu laiku, jūs tik pazīstams tas uzņēmums, kad tas iet pa priekšu jums, kad šie klienti, kas ies uz Hesburgeru, viņi nav īsti jūsu klienti, jums tas tās interešu loks, tur varētu nesaskārties, par to nevajadzētu iztraukties. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits, un šī gadījumā es domāju, ka ir sniegts arī atzinums, cik saprotu, arī autors ir saskaņojuši. Jā, protams, Latvijas valsts ceļu saskaņojuši, protams. Kad varētu laist priekšu, lai kaut kas notiek, vai vismaz kaut kādai daļai tas arī būtu, tā reģināšana arī būtu svarīga. Ja. Paldies. Man absolūti nav pret, lai viņi attīstās. Esmu tikai par jaunām darba vietām. Bet man ir aizrādījums par to, ka ja nav izdomāts šobrīd, tad mēs saskārsimies pie tā, ka tādā krustojumā būs problēmas. Tā daļa cilvēku, kas gribēs iegriezties, stāvēs uz Ogri, stāvēs uz Hesburgeru un krustojums būs pārpildīts. Jautājums tikai par to ir. Bet šeit jau var iebraukt, šeit jau nav pie krustojuma jāgaida. Jā, bet te ir labi, jā, būs divas jostas. Te jau var griezties. Jā, tagad stāv jau no rītiem jau Daugavpils šosei. Jā, man nav pretenzijas, lūdzu. Vēl jautājumi? Es vēl gribēju precizēt, tātad 5 cilvēki, kas brauc no Rīgas puses, tie griežas iekšā Kalnu prospektā un tad var nogriezties uz šo iestādi. Un tie, kas brauc no Daugavpils, arī griežas iekšā Kalnu prospektā un tad var nogriezties, jā? Nē, šeit jau, jā, principā jā, teiksim, šeit nogriežoties krustojumā, jā, saka, šeit ir iespējams tikai labais pagrieziens šajā vietā. Jā, tātad labais pagrieziens no Kalnu prospekta šīs te daļas. Tas risinājums tāds ir, es nezinu, teiksim, pēc tādām neoficiālām ziņām, tātad šīs te abas divas īpašnieces ir iegādājušās, viņam tad šobrīd pieder šīs te nekustamais īpašums, kas atrodas blakus, un viņas ir iegādājušās vēl šeit nekustamos īpašums. Līdz ar to, pēc tādām, teiksim, konsultācijām, jā, ir bijis jautājums par to, vai viņi varētu tātad izstrādāt lokālu plānojumu visam šim te kvartālam, jā, teiksim, paredzot, ka viņu vēlme tātad ir kaut kur šeit izveidot arī degvielas uzpildes staciju un kaut ko tam līdzīgu, jā, kas šobrīd, teiksim, saskaņā ar pašreizējo teritorijas plānojumu viņi to nevar darīt. Jā, bet izstrādājot teritorijas plānojumu grozījumus kā lokālu plānojumu, tad viņi šo te jautājumu varētu risināt. Tad arī varbūt, ka šādā gadījumā tad varbūt varētu risināt arī šo te, teiksim, satiksmes jautājumus un paredzēt kaut kādu piebraukšanu, teiksim, šim te restorānam, teiksim, ērtāk. Jā, jo arī šī teritorija, te komerciālajā apbūvē, viņi jau tieši tāpatās ir, viņi ir, interesanti tikai tiem, kas teiksim, var veikt no Kalnu prospekta labo pagriezienu, kas, protams, tas potenciāli uzreiz samazina to iespējamo apmeklētāju vai klientu skaitu. Tā kā, bet skatīsimies, ko nesīs nākotne.
Es saprotu, ka viņā nevarēs iegriezties, braucot no Ogres, ja? Nē. Nē, Viņā varēs iegriezties, braucot, teiksim, no Pārogres, jā. Braucot no Ogres ārā, viņā nevarēs iegriezties, nē. Būs aizliegts, pakreiz. Tie, kas brauc no Ogres, ielas uzlūjo. Nē, no Ogres nedrīkst ar kājām. Nē, šo problēmu, protams, audits norādīja, ka šāds, teiksim, risinājums varētu stimulēt tātad autovadītāju šeit veikt neatļautu kreiso pagriezienu. Bet, teiksim, aizliegt šādu te risinājumu, kāds viņš šobrīd ir. Viņš nav pretrunā satiksmes drošības prasībām, tāds, kāds viņš šobrīd ir. Leģam, lai darbojas. Tur būs ielas šķērsošana noteikti pārstāvības. Tas arī ir iespējams, jā, protams. Jā, un iespējams, ka tur būs policija jāstrādā vairāk.